Kā pārvarēt bailes no augstiem zvaniem? Tās bailes, ja? Tie tākie scenāriji, tas lielākoties ir mums tikai šitiem te, ja? Jo patiesībā, jūs taču arī sveicat, nav jau tik traki, vai ne? Mēs sēžam, mēs domājam, mēs atliekam, ja? Tad mēs domājam, viens atkal būs nē, atkal man pateiks nē, ja? Tad mēs iztēlojamies ļaunāko scenāriju tur galvā, ja viņš man tur sāks bļaut virsū vai nezinu, ko man pateiks, ja? Tad mums ir atkal stress, mēs pazvanām, nebija mums tik traki, vai ne? Tu sēdi, tu domā, mums patīk uzburt to problēmu un visu to tur, ka daudz lielāku, ja? Pirms patiesībā, ka tu runā cilvēki, jo cilvēki lielākoties ir tādi, kuri mēģina izbēgt konfliktu. Vairāk vai mazāk ir pieklājīgi, mēģina būt tādi, kad nesāk konfliktēt tieši. Vienmēr arī, teiksim, tās sarunas lielākoties ir normāli. Tas viss patiesībā tās lielās bailes ir mums vienkārši lielākoties dzīvo galvā. Un tātad kā ar viņām tikt galā? Vislabākais veids ir caur darbību. Ļoti vienkārši. Ja? Jo vairāk mēs atliekam, jo ilgāk mēs par to domājam, jo labāk nepaliek. Ja? Mēģināt izbēgt šo aburto loku pirms zvaniem, atlikšana, domāšana, stresošana. Vislabākais veids, kā pārvarēt bailes to darbību. Paceļam un zvanām, vienkārši zvanīt un visu. Ja? Un vēl liela problēma ir bieži vien, kas zvana, kad sauc signāls, viņi cer, ka necels. Ja? Ja? Ir. Ja? Jā!